Kā tev šķiet, ko tieši šobrīd dara tavs klients? Visticamāk, to pašu, ko tu šķirsta sociālo tīklu lentu. Kāpēc tu joprojām neizmanto šo izdevību satikt savu klientu šeit? Es izmantoju šo iespēju šobrīd, lai iepazīstinātu tevi ar zināšanām, kuras tev noderēs pilnīgi noteikti nākotnē, piesaistīt jaunus klientus ar sociālo tīklu palīdzību. Sāksim ar to, ka cilvēkiem nepatīk skatīties reklāmas. Tieši tāpēc šī nebūs reklāma, bet īsa pamācība, kā izmantot sociālos tīklus. Jau ļoti daudz uzņēmēju ir sapratuši, ka viņiem ir jābūt sociālajos tīklos, bet viņi viens no otra ne ar ko īsti neatšķirās. Viņi ir vienkārši kārtējie pārdevēji. Ja tu vēlies panākumus, tev ir jāizdomā, kā atšķirties no saviem kolēģiem, no saviem konkurentiem, no pārējiem tirgotājiem, jo šis tirgus laukums sociālo tīklu lietotājiem jau ir līdz šai vietai. Kur tad meklēt šīs idejas? Parasti vislabākās idejas atnāk tieši tad, kad tu viņas nemeklē. Tu vienkārši iedod laiku sev. Tu iedod laiku sev atpūtai, sev pārdomām, izej ārā pastaigā, parunā, pavadi laiku ar draugiem, nedomā par darbu. Ja tu domā par darbu, tad tu turpini būt par pārdevēju, tu turpini būt par parasto tirgotāju, tieši tādu pašu kā visi. Atbrīvo prātu, pacenties atcerēties, kāpēc tu vispār sāki nodarboties ar to, ko tu šobrīd cilvēkiem piedāvā. Lielākā daļa cilvēku noskalo podā savu brīvo laiku, izmantojot sociālos tīklus nevis kā darba instrumentu, bet vienkārši pavadot tur savu brīvo laiku. Ja tu vēlies atšķirties no visiem tiem pārējiem patērētājiem un vēlies kļūt par līderi, tad tev ir jāiemācās izmantot sociālos tīklus savā labā, nevis noskalot podā laiku, sēžot sociālajos tīklos un patērējot. Pirmais, kas tev ir jāiemācās, atšķirt, kur ir darbs un kur ir tavs brīvais laiks. Tajā brīdī, tad, kad tavā brīvajā laikā no tavas iekšienes, no tavas dvēseles, no tavas sirds iznāk ārā kaut kāda ideja, tev nav viņa jāpasniedz šeit sociālajos tīklos kā kaut kāds savs gara bērns, kuru tu nes visiem novērtēšanai, bet kā darba instruments, kurš reāli atnesīs tev jaunus pircējus, jaunus klientus, jaunas sadarbības, jaunas iespējas, jaunas finanses, bet tikai tad, kad tu iemācīsies izmantot sociālos tīklus savā labā kā savu darba instrumentu, nevis vienkārši sēžot brīvajā laikā un scrollojot un cerot, ka tev kaut kur no kaut kurienes kaut kādā brīdī uzradīsies miljons sekotāji, miljons pircēji un miljons bankas kontā. Tev nav jākļūst par blogeri. Tev nav jākļūst par klaunu, tev nav jākļūst par apsmieklu saviem kaimiņiem, draugiem, kolēģiem, konkurentiem. Tev vienkārši jāiemācās pareizi izmantot šo instrumentu savā labā, lai tavas iespējas beidzot tevi atrastu, lai tavi cilvēki beidzot tevi atrastu. Tik ilgi, kamēr tu esi tur kaut kur ēnā un tu gaidi, kad realitātē kaut kur tev uzskries virsū tavi klienti, tikmēr tavi konkurenti jau sen ir iemācījušies piesaistīt klientus ar sociālo tīklu palīdzību. Blogeris tas ir pilna laika darbs. Ja tu esi uzņēmējs, tātad tev nav laika vēl vienam darbam. Tātad tas nozīmē, ka tev ir vien pāris stundas dienā, ko tu vari veltīt satura veidošanai. Tev ir šīs pāris stundas, vienkārši tu viņas noskalo podā. Tagad tev ir jāizvēlās, vai tu būsi tie pārējie visi patērētāji, vai tu tomēr vēlies kļūt par līderi. Un tagad padomāsim, ko tu dari savā brīvajā laikā. Vai tev vispār ir brīvais laiks? Vai tu pavadi laiku ar ģimeni, vai tu pavadi laiku vienkārši iedzerot, tusējot, kaut kādā veidā primitīvi vienkārši pavadot savu brīvo laiku, tāpēc, ka darbā tu pārstrādājies, ģimene tev ir viens liels stress, darbs tev ir viens liels stress, visa dzīve tev ir vienā lielā stresā, un tev īsti nemaz nav ko rādīt cilvēkiem. Tev nemaz negribētos rādīt cilvēkiem nekādas aizkulises, ne no darba, ne no privātās dzīves. Tad ko vispār rādīt sociālajos tīklos šādā gadījumā? Šeit lielākā problēma ir nevis tas, ka tev nav ko rādīt sociālajos tīklos, bet tajā faktā, ka tev nav dzīves. Tev ir jāsaprot tas, ka tev šobrīd ir jāizvēlās, vai tu vēlies visu turpmāko dzīvi turpināt tādā pašā garā, vai tu tomēr saproti,
ka ir kaut kas jāmaina, un tu vairs negaidīsi, ka atnāks kāds cits un izdarīs to tavā vietā, bet tu esi gatava beidzot rīkoties. Veiksmīgs cilvēks ir nevis tikai veiksmīgs uzņēmējs, bet veiksmīga sieviete visās savās sievišķajās lomās. Un tik ilgi, kamēr tu koncentrējies uz savu veiksmi un panākumiem tikai biznesā un tikai naudas lietās, tikmēr visas pārējās sfēras tev ir stresā, visas pārējās sfēras cieš, un biznesā tev nekad nebūs tie panākumi, par kādiem tu sapņo. Tev ir jāsakārto visa sava dzīve, nevis dēļ Instagrama, nevis dēļ naudas, bet dēļ dzīves kā tādas. Kāpēc tad, kad tu tievē, piemēram, tu gribi noņemt taukus tieši no vēdera, tev it kā rokas kājas nebesī, varētu būt tievākas, bet tu gribētu vispirms tikt vaļā no tā peldriņķa. Vienmēr tauki aizies vispirms no tām zonām, kuras tev tik ļoti nebesī. Un pēc tam, kad viss būs ideāls, tad lēnām sāks aiziet vēders. Tieši tāpat ir arī ar finansēm. Ja tev šobrīd besī tavas finanses, bet tajā pašā laikā tu labi zini, ka ģimenes dzīvē, attiecībās ar partneri, attiecībās ar vecākiem, tev ir pilnīgs bardaks, tad tu nekādīgi nevari gaidīt, ka tu augsi finansiāli tik ilgi, kamēr nav sakārtotas attiecības ar vecākiem, ar partneri, kamēr tu dēļ finansēm nevari pietiekoši daudz laika veltīt pat saviem bērniem. Tev nav laika ģimenei, tātad finanses vairāk tev neredzēt. Tieši tāpat kā ar notievēšanu. Tev nevar notievēt tikai rokas vai tikai kājas. Parasti problēma zona aiziet pati pēdējā. Ja, piemēram, tava problēma zona ir vēders un kājas un rokas tev ir tieviņas, tad vispirms aiziet tauki no vistievākajām zonām, pēc tam no tām zonām, kuras tev varbūt tik ļoti nebesī, un pati pēdējā aiziet problēma zona. Tieši tāpat ir arī visās sfērās dzīvē. Ja tu vēlies panākumus finansēs, tātad tu buksē ģimenē, attiecībās ar vecākiem, jebkur citā jomā, tikai ne finansēs. Saproti to, ka rokas un kājas nekur nepazudīs. Bet tāpēc, lai tiktu vaļā no peldriņķa, tev vienkārši jāsamierinās, ka peldriņķim ir jāsagaida sava kārta. Tev šķiet, ka tev nav laika Instagramam, tev nav laika sociālajiem tīkliem, bet patiesībā tev nav laika pat sev. Tev nav laika pat noskūt kājas, tev nav laika pat atpūsties, izgulēties un veltīt laiku savai ikdienas skaistumkopšanas rutīnai. Tad par kādu papildus laiku priekš finansēm mēs vispār varam runāt. Tev ir jāsaprot tas, ka ja tev nav laika elementārai izdzīvošanai, eksistēšanai un dzīvošanai kā tādai, tev nebūs laika papildus finansēm. Mums visiem ir 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Bet neskāpēc šīs stundas diennaktī un šīs dienas nedēļā mēs, protams, izmantot dažādi un iegūt sev dažādu labumu no vienāda laika apjoma. Kāpēc tas tā notiek? Mēs visi vēlamies būt realizēti. Mums katram gribās darīt to, kas mums patīk, un pelnīt par to labu naudu. Bet mēs visi pirmām kārtām esam dzīvi cilvēki. Nevis profesionāļi, nevis naudas maisi, bet dzīvi cilvēki. Un dzīvam cilvēkam ir vajadzīgas rūpes. Ja tu pati par sevi nerūpējies, un tev jau ir sākusi klibot veselība, jo tev ir šausmīgi vajadzīga nauda, tad tu nevari gaidīt, kad tavs ķermenis strādās tavā labā, lai sevi indētu vēl vairāk, tāpēc, lai tu varētu nopelnīt vēl vairāk. Tā tas nestrādā. Jā, tavs ķermenis var būt krūtākais, vissuperīgākais tavs instruments, kurš strādā tavā labā un sasniedz visus tavus mērķus, bet tavs ķermenis var arī sabotēt taviem mērķiem, ja tie nav tavi īstie mērķi. Un tagad tiec skaidrībā, kāpēc tieši šobrīd tu nevēlies būt redzama un kāpēc tu caur šo te slēpšanos ceri, ka kādreiz tava dzīve uzlabosies. Ir kaut kas jāmaina. Vai nu tu paliec tur kopā ar visiem, vai nu tu kļūsti par līderi tajā, kur tu labi zini, kad nav neviena labāka par tevi. Sāc ar to, ka tu velti laiku sev. Tu velti laiku sev kā cilvēkam, kā dzīvam ķermenim, kuram tu novēli veselību un labsajūtu un mīlestību. Un mīlestībai ir jānāk vispirms no tevis.
Nevis no partnera, nevis no mammas, nevis no klientiem, bet tieši no tevis pret sevi. Tad, kad tu saproti, ka šajā mīlestībā ir radies tas, ko tu vēlies nest tālāk pasaulē un piedāvāt cilvēkiem, tad tu saproti to, ka tam nevar būt pārāk dārga cena. Un tavs laiks ir tieši tik vērts, cik tu uzskati, ka tu vēlies prasīt no saviem klientiem. Un šeit tev pazūd iebildums par to, ka tu esi pārāk dārga. Un šeit arī vajadzētu pazust iebildumam par to, ka tev nav laika savai realizācijai. Ja tu vēlies tik tiešām palīdzēt cilvēkiem, tev vienmēr būs laiks realizācijai. Bet kā kļūt redzamai šiem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs tieši tas, ko piedāvā tu? Sociālie tīkli. Sāc ar to, ka tev ir jāstāsta par to, kas tu esi kā cilvēks, nevis kā pārdevējs. Sāc dzīvot kā cilvēks, nevis kā pārdevējs. Ja tu vēlies būt vesela un dzīvot labklājībā un mīlestībai, tad tev ir jāsaprot, ka viss šis iet roku rokā. Tu nevari šeit nākt tikai tad, kad tev ir vajadzīga nauda, vai tikai tad, kad tu beidzot jūties labi un kad tu beidzot vari atvērties. Tev ir jāsaprot, ka Instagrams, sociālie tīkli ir tava darba platforma, tā vieta, kur tu satiksi savus klientus. Bet skatoties uz viņiem nevis kā uz naudas maisiem, bet kā uz dzīviem cilvēkiem, kuriem ir vajadzīga tieši tava palīdzība.